labrīt visiem! Šodien izlēmu, pa cik feeders tā paslikti strādā. Šodien izlēmu izbraukšu laivu, bišķiņ līdaks medīt, pamedīt. Pagājušajā nedēļā te bijām pļaviņās, noķēru divas, kaut kur 2,5 kilogramīgas un vienu tādu bišķi pār pa kilogramu. Tā kā, nu, līdaks it kā iet, visur liek ārā bez video. Nu, tā pamēģināšu kā tā lielupē te iet. Kaut kādā 2. maijā biju jau, bet kaut kā galīgi vispār neko nenoķēru. Nezinu, tad man liekas tā diena bija arī tāda nepārāk veiksmīga. Tāpēc, nu, mēģināsim šoreiz. Te man tā vietiņa, kur es te ziemā ķēru līdaku. Te, nu, noankurosimies, pamētāsim šeit bišķiņu. Un tad jau skatīsimies. Velcē pabraukāsim te pa to lielupi, apkārt saliņai kaut kā. Un skatīsimies. Tā kā nu tā, gaidīsim to lielo zivi. Aizķērās zāli un paķēra līdaku. Oi, kāds smukumiņš nāk. Vilku ārā, lai pārmestu. Un aizķēra līdaku. Oh. Oi. Viena pagrūti. Bet nu šitā ir smukiņa. Ko teiksim? Vilku ārā un paķēra. Kas pa skaistumu. Cik smuki. Pilnīgi redzēju to grābienu momentu. Kas pa skaistumu. Paskatās. Kā lai parāda tā smukāk. Negribās tur baigi. Kas pa skaistumu. Smuki. Smuki. Ko es varu teikt? Jā, bet pagaidām grozā. Šitā uz kā 2 kilo būs. Ko es varu pateikt? Smuki tur pie kantītes paķēra. Šitā ir driksa mums, ja kas. Tak, paskatīsimies, cik mums viņa ir gara. Un šitā kaut kādi 60 centimetri varētu būt. Tak. Oho, 68. Jā, 2 kilo būs. Tā kā nu tā, pirmā ir. Nu ko? Var teikt, ka copīte ir izdevusies. Jā, jau līdaciņi ir. Un šitā jau ir smuka līdaciņa. Cepamā, tā teikt. Tālam būs te Jelgavā no laivas pirmā līdaka. Nē, bija man vēl. Bet tad es nevis velcēju, bet mētāju gumiju. Tur pie tirgus, tur bija arī. Bet tā bija kaut kāda kilo kapeikām. Tā kā, nu, ir labi. 2,5 nav slikti. Es vēl pasvēršu tūlīt. Es zinu, ka man tas sietiņš 0,5 kilograms sver. Tā es apmēram arī zinu, cik viņi varēs svērt. Bija tās no sākuma tā kā aizķērās man zāle, un es sāku vilkt ārā makšķeru, un viņa vienkārši izlec un paķēra mānekli. Tā kā tā,
Sākās bišķiņ lietutiņš, kaut gan solīt ap 3. Nu, labi, mums jau tās prognozes vienmēr tādas precīzas. Tā kā, nu, gaidam nākošo līdeciņu tad. Rastā. Zirdziņš, mazais zirdziņš. Kumeliņš, tā teikt. Šitie mūs tie Jelgavas savvaļu zirgi. Tai pastas galā. Tā kā tā. Tādi skati man te. Ko? Šoreiz tas video tāds īsts sanāks. Copīts vairāk nav. Pāris voblers te pazaudēja. Kaut kur zem tilta, kaut kur ieķērās, nogrieza auklu. Un viens ieķērās, nācās noraut. Tā kā, nu tā. Tā jau ir ar to. Jau tā ir. Tie vobleri iet viens pēc otra, katrā copē vismaz pāris vobleri pazaudē. Nekas, man jau no temu paciņa jau. Šodien jābūt paciņai, tā teikt. Un tur jau būs jauna partija. Tā kā, nu tā. Ko nu, makšķernieki arī padaudz diezgan, vismaz no krasta te mētā diezgan daudz. Kaut kāds šķaudiens nāk virsū. Kā nu tā, nu, fīders pagaidām nestrādā, tāpēc, nu, kaut gan tur liek, ka brekšus ķer tur, nu, es nezinu. Varbūt nākošnedēļ kaut kādu dienu izraušos kaut kur uz fīderu pasēdēt. Tās līdeks jau baigi nevienu neinteresē. O, kāds zirdziņi. Padruskai braukšu uz laivu bāzi. Paņēmu jau uz 10 stundām, bet, nu, šodien lietu sola. Nav jēgas te baigi vizināties. Kā rīta pienāciens bija, tas izšāv tur smuka līdeciņa. Ko vēl var gribēt? Tā kā, nu tā. Nu tad tā. Copīt ir izdevusies, līdeciņu noķēru. Tā kā, nu tā. Cik tur kaut kā 2 pār kilogramu būs. Un tas arī bija viss, un tā ar nevienu vairs piecirtienu nebija. Tā kā, nu, gaidīsim nākošās copītes. Sirdspuķītai te bija dzimšanas diena 4. Kas neapsveic, tas apsveiciet. Un tā kā, nu tā, nu ko? Līdeks sezona man jau ir atklāta, viņa jau pagājušās brīvdienās ir atklāta. Tā kā, nu, piesakojiet kanālam, spiediet kādu laiku. Šitais video tāds īsiņš būs. Bet, nu, cik bija tās copītes, tik bija tās copītes. Ko tu padarīsi? Bet arī labi, ka nav tukšais. Tā kā, nu tā. Gaidam tās fīdercopes.